uzrādīja 5. ātrāko apgalu. Kā pirmais, jā, 49 punkti ar otro vietu. Adriāna Drausma. Priekšā 4 braucieni šajā sezonā. Ļoti tuvu čempions no EPP motoklubā un trešais bija Emīls Čavaljevs. Un šī trīniekļā asociācijas veikals jau brauc šajā gadā Trevis Leoks. Trevis Leoks ir pagājušā 5. vietā Latvijas čempionātā pēc 5 posmiem. Viņš nestartēja stopēja apē brīdi, arī Madonā viņš nav ieradies sasensībā. Martins Rauds ir ar 775. numuru, turpat aiz viņā arī ir Enrico Pilman, 3. pozīcijā ar 715. numuru no Red Moto Racing Team un 4. Pirmā pusaplī veica vēl viens igaunis, Kālu Pesalu ar 618. numuru, bet 5. manis pieminētais Sebastians Olsens no Rodeo 4 sekundes aiz līderais Jēkabā Hudolē 32. numurs un sešnieku noslēdz Adriāns Drosts no Cāmu Latgales ar 754. numurs. Šajā motociklu klasē jau pilna trase ar vidējo sektoru trasē, ļoti skatāma cīņa tur līdzutējiem. Interesants trases elements gan pašiem braucējiem, gan arī līdzutējiem to vērot. Visas solo klases tagad izņemot dāmas, braukšu arī trases vidējo sektoru, tad stāvēs kritums lejā un pēc tam atkal svilšainā virāža un ar tramplīnu uzbrauciens atpakaļ kalnā. Un tā ir tāda jau tehniskie elementi, tur ir piesātināti šajā silpā, varētu teikt, vidējā sektorā, ko arī būs jāteic mums solo klases braucējiem. Pirmais aplis Jēkabs Hudolējs, 722. numurs, un jau 7 sekundes priekšā Enrico Pilman. Enrico Pilman iepriekšējā posmā 2. vietas izcīnījās, šodien atkal viņš ir iekārtojies 2. vietā, 715. numurs, bet jau 7 sekundes lauda Jēkabam Hudolējam. 3. vietā Martin Raud no VMK Igaunija, 775. numurs, un tūlītais viņa 20. attālumā 4. vietā Kālu Pesalu, 680. numurs, arī Igaunijā. Adriāns Drosts pagāpies uz 5. vietu ar 754. numuru no Cāmu Latgales un 6. vietā Sebastians Olsens no Rodeo ar 32. numuru, bet pēc nevisai veiksmīgā starta Arturs Vinters ar 783. numuru no KTM Moto favorīts. Arturs Vinters zaudēs 6. vietai, pagaidām 3 sekundes. Un tagad otrais aplis, 85 kubicēnu klases braucēju izpildījumā. No Jēkabs Hudolējs izskatās šodien ir ļoti pārliecināts šajā trasē un savus konkurentus jau pēc 2. apļa būs atstājis vairāk kā 10 sekundžu attālumā. 2 apļi ir veikti līdera Jēkabā Hudolējā izpildījumā. Ātrāk vārda laiku 2. apļi viņš uzrāda absolūti ātrāk.